Cienījamie biedri, draugi. Pirms nepilniem 4 mēnešiem, 19. martā, partijas iepriekšējā kongresā es teicu, ka Tautas partijas lielākā vērtība un sasniegums ir tās biedri un plec pie pleca paveiktie darbi Latvijas attīstības labā. Tieši domu biedri un draugi partijas rindās ir tie, kas radīja un rada šobrīd pārliecību par perspektīvu partijā. Šodien es varu atkārtot to, ka mūsu vērtība ir un joprojām paliek cilvēki, kuri šais gados ir saliedējušies, kļuvuši par draugiem, domu biedriem biedri, kur šeit tāpēc, ka viņa idejas ir tās, kuras savos uzskatos Tautas partija nav mainījusi 13 gadus. Kāpēc mēs visi tieši esam iesaistījušies Tautas partijā? Es runāju par nacionālu labēju, par konservatīvu politiku. Es runāju par mūsu cilvēku profesionalitāti un rīcības spēju, gan valsts augstākajās pārstāvniecībās, gan pašvaldībās. To neviens no mums nedrīkst zaudēt. Tai pašā laikā es aicinu atbalstīt valdes lēmumu, bet partijas idejas, minētās vērtības un to nesējus, mūsu cilvēkus, turēt pāri partijas organizācijas pastāvēšanas faktam. Mēs neesam vieni paši uz pasaules, un, lai ko mēs nedarītu, mēs esam atbildīgi par to, kas notiek ar citiem, ir teicis Marsels. Un ir 3 realitātes, kāpēc šīs vērtības, kuras katrs no mums šos gadus ir nesis, ir jāiznes ārpus organizācijas pastāvēšanas fakta. Pirmais, apzinoties, ka 7 mēnešu darbs Saeimā opozīcijā ir bijis par maz, lai ar profesionālu darbu atgriezt zaudēto sabiedrības uzticību, mums vairāk nav tiesības pievilt savus biedrus un aicināt piedalīties vēlēšanās, kurās to vienkārši apstiprināt. Uzticības atgūšana nav 7 mēnešu jautājums. Tas vienkārši nav iespējams tik īsā laikā. Palikt partijai, kur eksistē ārpus lielās politikas, nozīmē pievilt visus tos cilvēkus, kuri ir Tautas partijā tieši dēļ nacionālajām, konservatīvu labējām vērtībām, kuras vienmēr ir dominējušas partijas cilvēku domās un centienos. Mēs nedrīkstam pakļaut labēju konservatīvu politiku draudam to apšaubīt tikai tāpēc, ka apšaubīt ir ticība partijai, kur to piedāvā. Partija nav arī interešu klubs. Tā nav nepieciešama tikai tāpēc, ka mēs viens otru saprotam. Partija, kuras vienīgais izpausms ir pašu iekšējās aktivitātes, bet tā minimāli var ietekmēt politiku un līdz ar to pasauli ārpus savu biedru loku nevar tikt uzskatīt par nopietnu spēku. Man visbriesmīgākā vīzija būt kā Latvijas sociāldemokrātiem. Ik pēc 4 gadiem pirms kārtējām vēlēšanām viņi dāvina garām gājējiem neļķus, pēc vēlēšanām tā arī paliekot tikai paši sev un pārtiekot viens no otru. Idejiski, protams. Kaut pusē pasaules sociāldemokrātiskās idejas ir ne tikai dzīvas, bet pat populāras. Cienījamie kongresa delegāti biedri, atbildība nav pastāvēt tikai tāpēc, ka mēs domājam vai darām labas lietas, ka mums kopā ir labi. Atbildība ir spēja arī laikā aiziet. Aiziet, lai vērtības un idejas, dēļ kurām mēs šeit esam, iegūt jaunu spēku, jaunu varēšanu katrā no mums, katrā ar jaunu spēku. Neatkarīgi no tā, kāda būs katras šodienas partijas biedra personiskā nākotne un kādā darbā mēs katrs sevi apliecināsim. Es aicinu atbalstīt valdes lēmumu. Paldies!